pēc 8, vai ne? Ja viņi tādu uztaisīs, mēs iesim garām veikalā un visi alkāni sēdēs ar šokolādi. Bet es joprojām nevaru saprast, kam ir domāta tā ideja. Tas ir šokolādes konfekts ar alkoholu iekšā. Tas ir, ka Kinder Surprise pieaugušajiem. Tur ir konči, kur iekšā ir tekila. Tekila. Cik bieži es dzīvē bija situācija, ka es iedzeru tekilas šotu un domāju, tā kā, nu jā, šokolāde prasās. Nevienu reizi tā nebija, vai ne? Jā. Kur jums patīk vispār iepirkties Maksimā Rimi? Varbūt zapalēt cilvēki Rimi, kas patīk Rimi vairāk. Aha. Viņi neaplaudē, viņi ceļ rokas, kas skolā. Un tagad Maksimas cilvēki vispār nav šeit bagātīgi. Man Maksima, es nezinu, man nepatīk arī. Es vienreiz staigāju pa Maksimu, un es nevarēju atrast majonēzi. Es saprotu ironiju, haha, es nezinu, kur majonēzi. Un es apstādināju to Maksimas darbinieku, es saku, es atvainojos. Re, kur visas mērces, visi kečupi, kur majonēze? Viņš tā iedomīgi paskatās uz mani un saka, tiešām? Visi taču zina, ka majonēze ir pie olām. Jūs kādreiz pazemoja Maksimas darbinieks? Jo, mani jā. Mēs aizgājām pie olām un tur majonēze, tiešām. Un es saku, kāpēc majonēze ir pie olām? Viņš skatās tā, tiešām. Visi taču zina, ka majonēze ir pie olām, jo majonēze taisa no olām. Es saku, jā, kāpēc čipši nav pie kartupeļiem? Jā, viņš nevarēja atbildēt.